Mans apdrošināšanas gadījums sākās ar ceļojumu uz Romu. Nopirkām automašīnu, sapņu mašīnu, ko mēs tiešām vēlējāmies, tieši lai varētu doties kaut kur Eiropā paceļot. Un mums draugi uzrakstīja, vai nevēlamies sagaidīt jauno gadu Itālijā. Mēs piekritām, ļoti patika šī ideja, devāmies 26. decembrī uz Itāliju. Romā mēs jau pārnākuši, jo tā bija 3. diena, mēs jau pārnācām diezgan saguruši, un mums bija salīdzinoši daudz mantas, jo mēs kopā bijām 3 ceļotāji plus vēl suns. Un mēs sapratām, ka varbūt mēs tomēr neņemsim tās mantas, nenesīsim pa Romu, jo mašīna arī bija diezgan attālu novietota un jānes uz 3. stāvu. Atstājām mantas bagāžniekā, paņēmām tikai tas, kas mums bija nepieciešams vienai naktī. Tas arī viss. No 29. decembrī, kad mēs devāmies uz mašīnu 7:30 no rīta, man sieva gāja pa priekšu un viņa iebļāvās skaļā balsī, nē. Un es domāju, ar mani jau tas nenotiks. Bet nē, es ieraudzīju tieši šim stiklam, bija šāda izmēra caurums. Un es domāju atkal, kas varētu būt tāds vieglākais scenārijs, kas varētu notikt. Nu labi, iebāza roku, bet neko jau nevar izvilkt ārā. Pareizi. Un tad sanāk, viņi attaisot durvis, viņi mierīgi varēja arī šeit aiziet, attaisīt vaļā aizmugurējos beņķus. Un viss, kas mums bija bagāžniekā, visas mantas, visas tika nozagtas. Mums nepalika nekā. Visi suvenīri, kas mums bija paņemti līdzi, gan arī mūsu drēbes, mūsu mantas, polorīda kamera, Garmin pulkstenis, tas viss aizgāja līdzi ar zagli. Tas prasīja 2 dienas, gan salabot stiklu, gan arī iegādāties drēbes. Un mēs domājam, tagad Swedbank kasko apdrošināšanai mēs vēl nesniegsim, vēlamies arī nedaudz pabaudīt atlikušo ceļojumu. Atbrauksim atpakaļ mājās, tad mēs to izdarīsim. Atgriezāmies atpakaļ Latvijā un tagad sapratām, ka vajag tad arī Swedbank kasko apdrošināšanai iesniegt gan visu tēriņus, kas bija noticis, papildus informāciju. Mēs iesniedzām to sarakstu un tas aizņēma vēl burtiski 5 darba dienas. Un tad mēs arī saņēmām atlīdzību par to atgadījumu, gan par stikla salabošanu, gan par ceļa izdevumiem, kas prasīja mums doties uz remontu iestādi un atpakaļ, gan arī par nozagtajām mantām, kas atradās bagāžniekā. Tā kā viss noslēdzās diezgan veiksmīgi. Sākumā prasīja lielāks ieguldījums tieši ceļojuma laikā, bet toties atgriežoties atpakaļ, mēs saņēmām atlīdzību.